Šodien pārdomāsim raksturvietu no Mateja evaņģēlija, no 19. nodaļas, no 13. līdz 15. pantam. Mateja evaņģēlijs, 19. nodaļa, 13. līdz 15. pants. Tad atnesa bērniņus pie viņa, lai viņš tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu. Bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja: laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes. Āmen. Varbūt kādam no mums šeit ir maz bērni, kādam jau ir izauguši. Tiem, kam jau ir izauguši vai nav bērni, neuztraucieties, šī svētruna nebūs par bērnu audzināšanu, tikai būs kaut kas, ko ik viens varēs paņemt. Bet mēs zinām, ka jebkurš atbildīgs, mīlošs vecāks saviem bērniem vēl to pašu labāko. Un lasot šo raksturvietu, mēs redzam jau no paša sākuma, kad te rakstīts, tad atnesa bērniņus pie Jēzus, ka viņš tiem rokas uzlikt un Dievu lūgtu, bet mācekļi norāja tos. Mazliet iedziļinoties šajā raksturvietā, mēs redzam, ka bērniņi tika atnesti. Un tas mums kaut ko pasaka, cik liels bērns nesā. Tādas 15-gadīgas, diez vai ne? 10-gadīgas, kaut kad paņem opā. Kad tie bērniņi, viņi bija maziņi. Un vecāki saprata kaut ko ļoti nozīmīgi, kad viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Un viņi atnesa. Kāpēc viņi atnesa pie Jēzus? Šeit raksturvietā teikts, lai viņš uzliktu rokas un Dievu lūgtu. Kaut kas tur ir īpašs, ka pats Jēzus var uzlikt bērniņiem rokas un lūgt. Kaut kas pārdabisks. Ko tas mazais var tur paņemt, vai ne? Ko viņš var... Viņam no tā ir siltāks vai viņam no tā ir labāk. Vecāki redzēja, tur ir kaut kas garīgs, kaut kas debešķīgs, kaut kas augstāks, kaut kas ne no šīs materiālās pasaules, pēc kā tik daudz, kas saka, dzenieties, dzenieties, dzenieties. Tur bija kaut kas vērtīgāks, kaut kas labāks, ko paši vecāki nevarēja nodrošināt savam mazajam, ko viņi saprot, var saņemt no Jēzus. Lūgšanu no Jēzus. No tā, ka viņš uzliek rokas, no tā, ka viņš pieskars. Šis stāsts ir parādīts gan Matejā, gan Markā, gan Lūkā. Mēs redzam, ka ir arī mācekļi, iedomājieties, paši mācekļi, sekotāji, viņi nesaprot. Viņi varbūt redz kā apgrūtinājumu. Viņi redz, ko tad tas mazais? Labāk, lai tie pieaugušie nāk. Varbūt, es nezinu kāpēc, bet lai mūsu skolotājs nav aizņemts ar tiem mazajiem, no kuriem neko varbūt nevar dabūt. Ne uzmanību, varbūt ne ziedojumu, ne kādu labu vārdu. Viņi neredzēja kaut ko, ko redzēja Jēzus. Un Jēzus vajadzēja viņus pat aprāt. Marka evaņģēlijā, kur runāts par šajā raksturvietā, tur ir rakstīts, tieši tāpat atnesa bērniņus. Bet tur ir lietots kāds vārds, kas grieķu valodā ir prospero. Un šo vārdu lieto, kad
kad apraksta to, ka tu nes ziedojumu. Ka tu nes ziedojumu, ka tu nes upuri uz altāri. Un tas mums kaut ko pasaka, ka vecāki pienes šo bērniņu kā veltot Dievam. Kā saka, re, kur ir mans bērniņš? Dievs piepilda savu plānu viņa dzīvē. Dod savu svētību, lai viņš staigā tavus ceļus. Kaut kas ļoti īpašs. Veltīt Dievam. Un tā bija arī tāda viņiem paraža, ka tad, kad mazs bērniņš bija, tad viņi nesa arī uz sinagogām pie draudzes vecajiem, lai viņi var uzlikt rokas un svētīt. Un varbūt kādu no jums šajā nedēļā dzirdēja kādus tādu video rullīti, kas goja pa internetu par hokeja treneriem. Kāds ir dzirdējis? Nav dzirdējis. Kad nav diezko viegli hokeja treneriem, jo viņi no vecākiem saņem ļoti daudz, bieži vien tādas spiedienu un negācijas. Un kādā šajā intervijā viens tas sporta treneris, žurnālists, viņš teica, tie vecāki atnāk, un viņi saka, kāpēc man to bērnis no uzbrucēja pārlic uz aizsardzību? Mēs esam paņēmuši kredītu mājai. Un mūsu bērns pēc 10 gadiem spēlēs NHL, un viņš mums atmaksās šo NHL kredītu. Kādi, kuriem ir spēlējuši sportu, varbūt saprot. Un tas varbūt tas ir sports, varbūt tā ir mūzika, varbūt tā ir māksla, varbūt tās ir dejas, varbūt tas ir bizness, varbūt tas ir karjera, kur mūsdienu pasauli vecāki liek šo milzīgo spiedienu uz šiem bērniem, kad viņš izaugs, viņš būs bagāts, viņš apmaksās visas manas rēķinas, un es varēšu dzīvot savā savrupmājā, es varēšu peldēties Balī salā, bet viņam ir viņš ir šis upuris šai labklājībai. Es viņu veltu tam, lai man būtu laba dzīve. Un mums kā vecākiem ir ļoti gudriem jābūt. Īpaši, ja mēs esam kristiešu vecāki, ļoti gudriem jāsaprot, kur ir tā robeža, ka mēs savus bērnus sākam varbūt vairāk bīdīt, kaut kur upurēt, veltīt kaut kam vairāk nekā pašam Kristum. Ir labi attīstīt talants, ir labi attīstīt spējas, bet reizēm var pienākt kaut kāda robeža, kur tas var būt par daudz. 2. ķēniņa grāmatā ir kāds briesmīgs stāsts, kur bija Izraēla tauta un viņi bija spēcīgi, 2. ķēniņa 3.26, un tad bija Moabs, pagānu tauta. Un kādu laiku viņi bija apspiesti, un viņi audzēja jērus, un viņi deva tādas nodevas. Bet tad, kad viņi kļuva tādi stiprāki, viņi teica, mēs vairs nekādas nodevas nedosim. Un Izraels cēla savu armiju, un kā tajā laikā risināja strīdus. Noslaucīja visas pilsētas līdz ar zemi. Un viņi aizgāja līdz šai pēdējai pilsētai, un tur ir šis ķēniņš, un jau tā pilsēta ir aplenkta, un šis ķēniņš savāca 700 labākos karavīrus un ar zobeniem mēģina izlausties cauri, un viņiem nekas nesanāk, un viņš atkal ir atspiests šai pilsētā. Un tajā brīdī viņš paņem savu dēlu, kuram ir jābūt par nākamo ķēniņu, un uz mūriem upurē par dedzināmo upuri. Kaut kas neiedomājami briesmīgs. Viņš upurē, lai viņam būtu labi. Un šī armija no tā sašutuma, ka kaut kas tāds ir iespējams, vienkārši pagriezās un aizgāja. Mēs kaut ko tik pretīgi negribam skatīties. Bet tas notiek.
tas notiek arī ar vecākiem. Un arī mācekļi nesaprata, ka bērniņiem vispirms vajadzīgs ir Jēzus. Mateja evaņģēlijas 19:14 Jēzus saka šos vārdus, varbūt pat viņi varētu skanēt kādi stingri vārdi, kā tāda pavēle. Viņš saka, bet tad, kad mācekļi negribēja viņus laist, Jēzus sacīja, bet Jēzus sacīja, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Jēzus grib dot bērniņiem debesu valstību. Un es neatkārtošu Ilmāra Hirša svētrunu. Viņš ļoti daudz ko runāja par debesu valstību, par Dievu valstību, par mūžīgo dzīvību. Viņš runāja par to, ka Dievs grib dot kaut ko lielu, kaut ko ļoti lielu, un tā ir viņa valstība. Ja piemirsties par Dievu valstību, tad noklausieties. Mūsu Facebookā ir šī svētruna. Dievs grib dot kaut ko lielāku par šo pasauli mūsu bērniem, šiem mazajiem. Šis vārds laidiet, viņš varbūt pat tulkots kā sūtiet. Sūtiet bērniņus pie manis. Man ir kaut kas īpašs, ko viņiem dod. Es pirms kādām pāris nedēļām pie manis bija piebraucis Andrejs Goloborodko. Es domāju, ka lielākā daļa varētu pazīt. Kurš pazīst Andreju Goloborodko? Kāds viņu nepazīst? Personīgi nē, bet ir dzirdēts. Viņš daudz kalpojas jauniešiem, ļoti daudzos ieguldījis, mācekļojas. Viens no tādiem ir Inters, kurš pirms nedēļas tika ordinēts par sludinātāju Madonas draudzē. Un viņš bija viņa jauniešu vadītājs. Ļoti daudzos. Bet nav tā, ka Andrejs visu mūžu ir staigājis ar Jēzu. Viņam ir bijis kāda daļa, kur viņš nav pazinis Jēzu. Bet viņš atbrauc pie manis mājās un viņš parādīja kaut ko ļoti dārgu. Viņš teica, šodien man kaut kādos bēniņos, kaut kādos krājumos mamma atrada tādu kartiņu, līdzīgi kā jums uzdāvinātu. Un tā bija kartiņa no 1989. gada, kad viņš tika svētīts kā bērniņš. Kad viņš saņēma šo svētību, šo aizlūgšanu, un tur bija kāds vēlējums. Viņš teica, iespējams tad, kad mani atnesa uz baznīcu un par mani lūdza, iespējams tad Dievs nošķīra šo manu ceļu no pasaules, no pazušanas, no grēka, ka es kaut kādā brīdī atradu ceļu atpakaļ. Kad varbūt ne atpakaļ, bet atradu ceļu pie Kristus. Iespējams tad. Un viņš, kā liels vīrs, kuram pašam ir sieva, kuram pašam ir bērni, viņš var teikt ar lielu pateicību, paldies par šo svētību. Paldies par šo svētību. Kā mēs varam vest savus bērniņus pie Kristus? Tādi 4 pamatvārdi, ko mēs katrs varam iegaumēt. Rādi, māci, sūti un lūdz. 4 vārdi un katrā ir 4 burti. Rādi. Rādi savu ticības dzīvi. Nekas nav spēcīgāks kā liecība par tavu sekošanu Kristum dienu no dienas, dienu no dienas, dienu no dienas. Rādi, ne jau tā parādīt, skaties, es tagad atvēršu Bībeli, un tad, kad bērns aizskrien uz skolu, tur, ieslēdz kaut kādu
grēcīgi kanāli, ja? Bet patiesi rādi. Un es zinu kaut kādus brīžus, kad es esmu atsevišķi neieslēdzies, bet aizvērs durvis istabās un ienāk kāds no dēliem, viņš saka, un es tur lūdzu Dievu, viņš saka, piedod, es tevi iztraucēju. Un es saku, nē, nekas, tu atnāc īstajā brīdī. Bet viņiem ir jāredz, kad uz tavas bībeles nekrājās putekļi. Viņiem ir, ja tu ej kaut kur ņem līdzi, viņiem ir jāredz, varbūt kā tu aizlūdz Dievu pirms dodies tālā braucienā vai ceļā, vai kā tu iesāc darba dienu, vai kā tu pateicies par ēdienu, kā tu dalies ar liecībām. Tās nav tikai pieaugušo sarunas, tas ir arī bērnam ir jāzina. Un viņš to dzird, viņš to uzņem, un pat ja kaut kādā brīdī liekas, ka viņam tas neinteresē, vai viņš neseko Dievam, tas viss ir palicis, nekur tas nepazudīs. Viens būs brīdis, kad nāks ārā. Māci Dievu vārdu, māci Dievu patiesību. Pie kā viņi vēl ies? Pie vecākiem. Saka, tas ir pareizi, tas nav pareizi. Atsaucies uz Dievu. Saka, Dievs tā saka. Tas ir Dievu vārds. Sūti. Es zinu, ka Branko šonedēļ bija futbola nometnē, vai ne? Sūtiet savus bērnus. Sūtiet tur, kur ir Dievu vārds. Sūtiet uz kristīgām nometnēm, sūtiet uz svētdienas skolu, sūtiet uz kādiem jauniešiem, sūtiet tur, kur ir kristīgi jaunieši un bērni. Un varbūt pienāk kaut kāds brīdis, kad liekas, viņi vairs nelaiž neko iekšā, ka tu nevar ar viņiem parunāt par ticību, viņi tā kā klusē, un tur beidzās tā saruna. Tad 4. vienkārši lūdzu. Lūdzu par viņiem. Un lūgšana vienmēr darbojās. 2-3 mēneši, un tu sāksi redzēt izmaiņas. Rādi, māci, sūti un lūdzu. Vai tas viss ir tikai par bērniem? Jēzum ir ļoti svarīgi bērni, bet šajā rakstvietā ir kaut kas īpašs teikts. Viņš saka, tādiem pieder debesu valstība. Un Marka evaņģēlijā, šajā pašā rakstvietā, tur ir teikts, neliedziet tiem, jo tādiem pieder debesu valstība. Patiesi, es jums saku, kas Dieva valstību nesaņem kā bērniņš, tas nenāks tanī iekšā. Un šo visu iespējams var uztvert tie kur neaudzina bērns, var uztvert kā tādu ievadu. Un tagad tā daļa, kas ir pieaugušiem, kas ir starp mums un Dievu. Viņš saka, ja tu Dieva valstību nesaņem kā bērniņš, tad tu nevari nākt tajā iekšā. Un tagad mums iespējams ir šis jautājums. Tā Dieva valstība, tā ir debesu valstība, tā ir mūžīgā dzīvība. Ja es neesmu saņēmis debesu valstību kā bērniņš, kā elīte, tad es netieku. Ko man darīt, ja es Jēzu neesmu pazinis līdz 18, līdz 20, līdz 30 gadiem, līdz 50? Vai tad man ir tā kā viss? Vai Jēzu tu to domāji? Es varu uz mirklīt atnest Elīviņš. Viņam vēl nav mēnesis, bet viņš jau ir mēnesis. Šodien. Redz, ir tieši mēnesis un var kalpot dievkalpojumā. Un ko mēs varam, kāds ir Elija? Ko jūs varat pateikt par viņu? Ko? Smaidīgs? Vai Jēzus domāja, ka mums ir jābūt smaidīgiem, lai saņemtu debesu valstību?
Nu, pat nedomājot, bet tēta rokas viņu tur. Jā. Ko mēs vēl varam pateikt par Eliju? Kāds viņš ir? Nepieklājīgs. Purkšķiņ visiem. Viņš neuztraucās vispār par pieaugušo normām un visu. Viņš ir absolūti brīvs un dabisks. Jā. Labi, paldies tev, Elija. Tieši tā, Dieva vārds saka, tādi kā. Ka tev ir jābūt tādam kā bērniņš, kas Dieva valstību nesaņem kā bērniņš, tāds kā bērniņš, tāds saņem. Un mums ir jākļūst tādiem kā maziņš bērniņš. Ir jāpurkšķinās, ir jāsmaida, ir jābūt bez visām mūsu uzbūvētajām konstrukcijām mūsu prātos, kā mēs varētu Dievam patikt, vai kā viņš varētu mūs pieņemt, kā mēs varam no viņa svētību dabūt, kas mums tur ir tā jāizdara, vai kāpēc tā svētība kavējās, kāpēc tas un tas. Elijs vispār par to nedomā. Viņš vienkārši, mans tētis, vienkārši paļaujās. Vienkārši ļaujās. Vai nav tā, ka tā svētība, ko Dievs mums ir sagatavojis, ko viņš vēlas dot, kādreiz neatduras pret tiem mūsu prāta cietokšņiem, pret tām mūsu nosacījumiem, pret tiem mūsu sarežģītajām domām, varbūt pret mūsu grēku. Dievs, tu man nesvētīji, tāpēc, kad es izdarīju to, vai Dievs, tu man kavējies tas, jo es neesmu to izdarījis atkal. Šeit tāds kā bērniņš. Paļaujies, nedomā, saņem. Tas atslēgas vārds ir saņemt. Saņemt. Nevis nopelnīt, nevis izpatikt. Saņemt. Saņem vienkārši šo svētību. Saņem šo mīlestību. Noslēdzot, šeit ir rakstīts Marka evaņģēlijā, un viņš tiem uzlika rokas. Un tad aizgāja. Marka evaņģēlijā sacīts, uzlika rokas un svētīja. Ja es nekļūdos, Marka evaņģēlijas precīzi. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un svētīja. Vēl vairāk viņš pat apkampa. Svētība. Viņš uzlika rokas un svētība nonāca pār viņiem. Liekas, svētība ir kaut kas tāda sataustāms, ko tu vari kādam uzlikt virsū. Kaut kas, ko var saņemt, bet ir kāds, kurš tev to uzliek virsū. Ieliek. Mans aicinājums ir saņemsim. Būsim vienkārši kā bērniņi un saņemsim šo svētību, ko Dievs ir sagatavojis. Bija kāds noslēgumā ļoti intelektuāls un gudrs profesors. Varbūt es jaucu, varbūt tas ir Džošs Makdauels, bet varbūt tas nav kristīgu grāmatu autors. Es nevarēju atrast precīzi, bet viņš kaut kas aptuveni tajā kategorijā būtu. Un kādreiz viņš bija ļoti intelektuāls, ar augstiem zinātniskiem grādiem, bet viņš nebija kristietis. Un daudzi centās ar viņu argumentēt un pārliecināt un stāstīt, kāpēc viņiem vajadzētu Jēzu, un viņš visur atrada argumentus un atmaskoja viņus. Līdz kādā reizē viņš brauc ar skolas autobusu, un viņš redzēja kādu
amerikāņu indiāni, kurš bija knapi pabeidzis 7. klases. Un apkārtējie skolas zēni tur meta pa viņu papīrīšus un vēl kaut ko. Un viņš nespēja saprast, kā šis neizglītotais indiāns spēja saglabāt tādu mieru. Kā viņš var palikt nesatricināms un viņa diena netiek izbojāta. Un šī liecība viņu tik ļoti satricināja, ka viņš jautāja, kā? Un tas viņam tik ļoti sit ārā šos viņa argumentus un korķus, kad viņš sāka meklēt, un viņš nolēma izpētīt un atrast pierādījumus, ka tā kristietība tāda neeksistē. Un meklējot šos pierādījumus, viņš nonāca pie Kristus un kļuva par kristieti un sarakstījis ļoti daudz grāmatas. Iespējams, tas ir kaut kāds sakombinēts stāsts, bet kaut ko tādu es atceros, un man šķiet, tas bija McDowells. Bet redz, tas, kas viņam bija vajadzīgs, bija redzēt kādu, kurš ir kā bērniņš, ar nepabeigtām 7 klasēm, bet ir saņēmis šo svētību, saņēmis Dieva valstību. Un es gribu arī, ka mēs šajā brīdī, varbūt ir kaut kas, kur tev šķiet, ka Dievs kavējas. Varbūt šī svētdienas laikā ir kaut kas, kur tu esi pamanījis, kaut kas stāv pretī. Kaut kāda loģika, kaut kādi argumenti, kaut kādas sajūtas, varbūt kaut kāds grēks, kaut kāda lietas, kur tu saproti, šajā jomā, šajā nozarē, šajā lietā kaut kas kavējas, līdzīgi kā tāds aizsprosts ūdenim. Tad mans aicinājums ir, ka mēs varam to paņemt nost un vienkārši saņemt kā bērniņu. Vienkārši saņemt. Es šajā brīdī vienkārši lūgšu Dievu, lai kas arī tas būtu, lai šī Dieva svētība no Jēzus rokām var nākt pār mums. Jēzu Kristu, es pateicos Tev, ka Tu vēlies mūs svētīt. Ka Tu vēlies, lai bērniņi nāk pie Tevis, un lai arī mēs esam kā šie bērniņi, kas saņem. Kungs, es lūdzu par ikvienu, kuram ir kādi nosacījumi, ir kādi argumenti, kādas cīņas, kas stāv priekšā, kas saka, jā, es to darīšu, jā, vai tad, vai visi citi palīgi vārdi. Kungs, paņem tos visus prom. Palīdz mums vienkārši to atlaist un saņemt. Kungs, mēs te esam. Mēs gribam pieņemt šo svētību no Tavām rokām. Svētī mūs. Un paldies Tev, ka Tu vienmēr vēlies mūs svētīt. Āmen.